varbūt jau daži ir pamanījuši, ka es tā aktīvāk sāku visos īstenībā savos sociālos tīklos likt tādu platformu Travel Advantage, kas ir princips, ir tas pats, kas Bookingam. Mēs varam, es tūlīt nošērošu ekrānu, lai parādītu, ko mēs tur varam iegūt. Viesnīcas varam rezervēt, lidojumus, autonoma, transferi, kruīzi. Life experience, tas ir cits stāsts, tur ir jāstāsta. Lifestyle malls ir tā kā veikals, kur var iegādāties brendu apģērbus, brilles, krēmus, nu, ļoti daudz ko. Nu, to Tad pašu, ko molā parasti, ja, kaut kādā lielveikalā, ja. turpat iPhones var iegādāties. Jā. Kurorti, tātad te ir tālāk ir zemes transports, vilcieni, autobusi. Tad ir aktivitātes, kā piemēram, tā, ka mēs bijām Tenerifē, mēs arī braucām uz Loro parku, uz Sijāmas parku, tad uz Teidi augšā braucām. Te visas tās aktivitātes var pa jūru tur, kur tur bruņu rupučus var skatīties, un, nu, drausmīgi daudz tur pieejams aktivitātes ir. Stejas ir dzīvokļi. Tikets mums ir ar Ticketmaster sadarbību šai te platformai. Un šeit var uz dažādiem koncertiem un pasākumiem biļetes iegādāties. Flash deals arī ir atsevišķa saruna, un The Club ir arī pilnīgi atsevišķa saruna, kas nav pieejami nevienā citā platformā, kā tikai mūsu platformā. Ar to arī mēs esam ļoti īpaši, ka mums ir šādi lojalitātes punkti, kas arī ir cita saruna, jo šodien mēs principā ienācām jums parādīt, kā, kā mēs šeit rezervējam, kāda mums ir atlaide šajā platformā. Te ir tiešām daudz ko stāstīt, un mēs arī palēnām to visu. Es sākšu stāstīt, tā kā droši sekojiet līdzi un jautājiet, nebaidieties jautāt, jo tā kā man arī kripto grupā saka, neviens jautājums nav nepareizs. Nepareizs jautājums to, kur tu neuzdod, jo tad tu paliec vienkārši bez atbildes. Tā kā droši jautājiet, ja jums interesē, un mēs visu jums izstāstīsim. Bet tā tad mums ir 25. oktobrī agrit pasākums. Vai 25. un 26. mums ir vispasaules mēroga šī te kluba pasākums Stambulā. Mēs pašas lidosim, mums jau ir lidmašīnas biļetes, lidosim diezgan daudz cilvēki, bet nu, es tieši rezervēšu 4 cilvēkiem. Istabiņu būs vienā istabiņā 2 un otrā istabiņā 2. Te jūs te varat redzēt, varam arī bērnus pievienot un vēl istabiņas, ja nepieciešams, varam istabiņā likt kaut vai 10 cilvēki, un tad mums šeit atradīs, ko, nu, pēc mūsu vēlmēm, ko tad mēs tur gribam. Tagad, ko es jums gribu parādīt, es uzliku vienkārši Stambula, jo mēs jau esam viesnīcu izvēlējušās, bet es vienkārši parādīšu to kopskatu, ar ko tad šī tieši platforma ir tik ļoti īpaša. Pagaidīsim, kamēr salādē visas viesnīcas. Nu, priekš tiem, kas ceļo, viņi ir viennozīmīgi īpaši. Nu, priekš tiem, kas neceļo, arī īpaši. Jā, jo šeit ir, nu, te ir tik daudz, ko mēs varam iegūt. Gan tie, kas neceļo un vēlās ceļot, gan tie, kas ceļo un grib ietaupīt. Es nezinu, kādi vēl, nu, principā tie, kuri ceļo, man liekas, vienmēr grib ietaupīt uz saviem ceļojumiem, un tie, kuri neceļo, viņi visticamāk neceļo, tāpēc, ka tie līdzekļi ir par maz tai ceļošanai. Jo es pateikšu godīgi, mēs jau ar Mārtiņu arī nevarējām tā brīvi ceļot. Mums bija tāda situācija, ka te, kad mēs gribējām ceļot, mums tas ir ļoti labi jāaprēķina, jo līdz ko mēs kaut kur aizbraucam, mūsu darbs apstājās, un mēs līdz ar to nekādus ienākumus negūstam. Līdz ar to mums arī tas bija ļoti jāplāno. Tātad mēs, te, kad pirmo reizi mēs gājām, gribējām rādīt pirms pagājušajā piekdienā, laikam mēs gājām laivā, vai ne? Jā. Ka man te bija šī neliela šai sanāca, bet to es arī īstenībā pastāstīšu beigās, kādu kļūdu jums nevajadzētu pieļaut, lai nesanāktu tās šai pē. Mēs bijām izvēlējušās šo te Lausas Palāsu hotelu, jo tas bija daudz maz tuvu mūsu tai vietai, kur notiks kompānijas pasākums. Un bija milzīgs diskonts, es tūlīt atradīšu, ja nemaldos, man ir rekur. Ar bookingu salīdzinot, jūs redzat, šeit ir 666 eiro mūsu cena. Un bookingā tieši tie paši datumi. Rekur ir 23. oktobris līdz 27. oktobris, 4 pieaugušie, 2 numuri. Pilnīgi tas pats ir ierakstīts, kas mūsu platformā, un šeit cena parādās 1480.
Es nezinu, ja kādam tas liekas tā kā, ka tas nav nekas šāda akcija, nē, bet atlaide. Nu labi, tērējiet to savu, cik tur sanāk 700 eiro vairāk. Nu, ja jums tā nav nauda, tad tērējiet, bet nu, man tā ir milzīga nauda, kuru es labprāt ietaupītu. Bet mēs šo viesnīcu tomēr neizvēlēsimies, jo mēs palasījām atsauksmes. Kā jūs redzat, te ir tikai sešinieks. Pastīšos bookingā, cik ir 7,3 it kā labi, bet mēs palasījām reāli tās atsauksmes un tomēr izvēlējāmies, ka mēs neņemsim šo viesnīcu. Tā tad šī man nav ielikta. Mega hotel man ir ielikts arī uz salīdzināšanu, arī tie paši datumi. Es vienkārši paņēmu, lai jūs redzētu to milzīgo starpību, kas ir mūsu platformā un kas ir bookingā tieši cenas starpību. Tātad šeit šis te mega hotel maksā 1304 eiro uz četrām personām, un rekord bookingā ir 2560 eiro. Tā pati viesnīca, tie paši datumi, rekurs var uzbraukt. 23. oktobris līdz 27. oktobris, 4 pieaugušie, 2 numuriņi. Pilnīgi tas pats, kas man ir ielikts tur. Nu, man nav vienkārši ko piebilst. Ja jūs to neredzat ar acīm, tad es nezinu, ko man vēl pateikt. Ja? Nu, vienkārši mega 1200 eiro ir starpība. Nu, tā ir milzīga nauda, vai ne? Uz vienu rezervāciju var, principā, kluba abonēšanas Jā, maksāt. Jā. jā. Protams, ir arī viesnīcas, kur nav šī tik liela ietaupījuma, bet šeit princips ir tā kā luksus ceļojumiem, ka mēs varam tieši uz šiem luksus ceļojumiem. Jo, nu, būsim atklāti, man gribās ceļot ar baudu, vai ne? Nevis, ka man ir jādomā tur, nezinu, jāīrē istabiņa, kura bez maz vai divstāvīgā gultā jāguļ. Nu, tas nav tas mans dzīves moto, mans dzīves mērķis. Es gribu tomēr dzīvot kvalitatīvi, ērti, un šeit tieši šī platforma to piedāvā. Tālāk salīdzinājumam šis te Next House per Hotel. Mūsu platformā 709, un te es tūlīt atradīšu rekordu. 1440. Atkal tieši tas pats 23. oktobris, 27. oktobris, 4 pieaugušie 2 numuriņi. Tāpat kā man šeit augšā sarakstīts ir 23. oktobris, 27. oktobris, 2 pieaugušie 2 istabas, 4 pieaugušie 2 istabas. Nu, 700 eiro tu samaksā, vai tu samaksā 1400? Agrit, ko tu gribētu samaksāt? Nē, nu es negribu tā baigi dāvināt tā bookingam naudu, ja, ja es labāk savā klubā to varu norezervēt. Un piedāvā man vēl nāk atpakaļ cashbacks. Un Tagad piedāvā tā vēl tā nav galīgā cena. to mēs pastāstīsim. Jā, šī vēl nav galīgā cena. Te, piemēram, 709 eiro rādās. Ja? Tie, kas redz, mums tā apakšā ir apply up to 53 loyalty points. Tas nozīmē, ka 53 dolāru vērtībā mēs varam vēl samazināt šo summu no 709 uz, cik tur sanāk, pēc 3 dolāru varētu būt kaut kādi 48 eiro. Ja? Es nezinu, cik tur tas kurs Nu, ir, bet jā. apmēram sanāktu, ka 660 eiro beigās man izmaksātu šī te viesnīca. Bet tas arī vēl nav viss. Tu Jo vēl šī, saņemtu vēl kredītpunkts, jā. jā, pagaidi. Te mēs vēl, rekur augšā ir saņem vēl 876 ceļojuma kredītpunktus, kurus es varu tālāk tērēt uz savām nākošajām, ne uz šo rezervāciju, bet uz nākošajām. 876 kredītpunkti ir cik apmēram? 9 eiro. Dolāri droši vien, jo šeit tā kā, Nu jā, te viņa ir dolāri, jā, jā, kredīti, jā. jo šīs Jā. ir Amerikas tā kā kompānija, un šeit viss ir dolāros. Es Nu, pareizi viņa nav pateicu. gluži Amerikas, viņa ir starptautiskā. Nu, bet dolāri tieši tāpēc arī ir, ka viņa ir starptautiskā. Nu jā, nu tad es nepareizi pateicu. Agrita vairāk māk visu izstāstīt, ja, jo es pateikšu godīgi, es vairāk šo platformu lietoju tīri savam ietaupījumam, jo, nu tiešām man jāsaka, come on, guys, nu tā kā jūs neredzat to starpību. Nu, un viesnīca te ir nenormāli daudz, man liekas, Turcijā vien 2310 Stambulā, nevis Turcijā, bet Stambulā. Nu, vienkārši mega, mega daudz viesnīcu, no kā var izvēlēties, un tās atlaides, kas te ir pieejamas. Nu, man nav ko teikt. Es viennozīmīgi visur, kur es braucu, es izmantoju šobrīd šo platformu. Man pat nav idejas iet skatīties. Vienīgais, jā, es ieeju gan bookingā pastīties, vai, nu, tiešām tā akcija ir tik liela, un tad es saprotu, jā, ir. Un tad viss, tu, protams, ka es rezervēju šeit tās viesnīcas.
Mēs pašas esam izvēlējušās Orka Taksim Suits and Hotel. Nu, es uz Stambulu braucu pirmo reizi, tā kā man nav ziņa nekādas, tā kā saprašana ne par rajoniem, jo es saprotu arī Turcija, Stambula, tāpat kā Rīga, iedalās pa vairākiem tiem rajoniem. Es Stambulā arī neesmu bijusi. Turcijā es esmu daudzās vietās bijusi, bet Stambulā konkrēti es esmu tikai lidostās bijusi. Tātad, tā mūsu cena ir 619 eiro. Tūlīt es parādīšu, cik ir cena. Šo saistīšu ciet īstenībā, lai viņi man vairs netraucē. Šeit bookingā uz tiem pašiem datumiem cena ir 1367. Kopējais ietaupījums, cik tur sanāk? Nu, pāri pie 700 eiro. Būs pāri 700 eiro. Kāpēc? Jo es izmantošu 53 lojalitātes punktus, un plus es vēl nopelnīšu 766, nu, nākošajai rezervācijai es varēšu izmantot tā kā vēl šos te sanāk plus mīnus $8. Jā, Tā kā es, ne, nu, es tev jebkurā gadījumā es esmu vinētāja. Rekord tie mūsu datumi, viss tas pats. 23, 27, tā kā mums ir vajadzīgi. Šeit parādās lojalitātes punkti. Ja kāds grib zināt ātrāk, var rakstīt šodien. Mēs varam jums pastāstīt visu, kas te pa lietu, kāpēc mēs tādu ietaupījumu iegūstam un kā jūs varat arī pelnīt ar šo platformu. Bet šobrīd rezervēsim tātad šo viesnīcu, jo mums viņu vienkārši jārezervē. Tā, izvēlēsimies istabas. Es varu parādīt vēl bildītas ātri. Un kāpēc īstenībā es izvēlējos šo viesnīcu? Jo mēs braucam tomēr arī pastīties nedaudz uz Stambulu, nevis tikai uz šo pasākumu. Mēs esam 3 brīvas dienas mums laikam sanāks Stambulā. Man patīk šī viesnīca to, ka viņa ir tāda gaiša, jo citas bija patumšas. Nu, ne visas, protams, tur tās, kas maksā pāri pa tūkstotim un viņam tāds smagnējs stils jā, tāds. un bookingā tādas vēl maksā pat pāri pa 2000. Tādas es vispār neskatījos, pateikšu godīgi, jo nu, tas nav tas mūsu budžets, kurā mēs gribētu šoreiz ietilpt. Un te man likās ļoti gaiša tā viesnīca. Te arī, protams, mēs nekad nevaram zināt, kādā numuriņā ieliks mūsu, bet te arī citos numuriņos ir balkoni, kur var iziet ārā, kur var redzēt krēsliņš, galdiņš, vienkārši, nu, vai nu iedzert rīt kafiju, vai nu vakarā vīnu, ko, nu, kas nu kuram tuvāks, ja? Man ļoti patika pēc tā stila šī viesnīca. Un otrs faktors, ka šī viesnīca atrodas. Te var arī apstīties, kur atrodas. Te ir, vai tas ir kanāls? Tas ir kanāls, jā. Tātad kanālam tuvu, un šeit ir tas mūsu, šitien te kaut kur sanāk tā mūsu. Viņš sanāk, jā, tur kaut kur tieši tur, kur tagad tā rociņa ir, jā. Bet tā kā es saku, mums nav mērķis maksimāli tuvāk atrast viesnīcu mūsu tai Nu, viņš vietai. nav baigi tālu, tur, jā. Tā kā mēs arī gribam redzēt kaut ko no Turcijas, mēs tāpat braukāsim un, nu, es skatījos to viesnīcas, kas, manuprāt, man liekas ērti un arī bišķīgi dizainiski, ka ir kaut kāds skaistums viesnīcai. Tātad šeit mēs tālāk braucam, te ir visādi apraksti, kurš vēlās var visu lasīt. Es jau tur daudz maz esmu visu izlasījusi. Te ir arī galvenie punkti, kādā attālumā apmēram ir. Un te ir viesnīca, var izvēlēties. Es skatījos bookingā, starp citu, ir ļoti maza izvēle skatīt pieejamību. Es nezinu, kāpēc tā, jo mūsu platformā ir milzīga izvēle. Te ir tikai vai nu šāds vai šāds. Standarta te ir, jā, tur nemaz nav tas superior. Te ir tikai divas izvēles iespējas. Mums ir vienkārši mega daudz. Es te varu braukt uz leju visu laiku. Nu, tur mega vienkārši, nezinu, laikam tik smalki aprakstīts pa gultām, kādas viņas tur un tādā garā. Viss vienkārši es braucu uz leju. Nu, neiespējamā misija, laikam, pabeigt šo visu tripu. Nu, nenormāli daudz. Nezinu, kāpēc tā. To es Nu, nemācēšu. viņš atšķirās ar kaut kādām niansēm. Tur vienkārši ir, tad, kad, tad, kad mēs būsim uz vietas, mēs sapratīsim, ar ko Jā, tur esam. jā. Nu, es nezinu, nu, es domāju, mēs ņemam vienkārši superioru, it kā mēs esam izlasījuši, ka ir daudz maz ok istaba. Mēs izlasījām, ka superiori ir plašāka nekā standarta.
Un kāds bija vēl, nu, tas bija principā mans nosacījums, jo es zinu, ka te, kad mēs braucām uz Bulgāriju, mums bija dzīvoklis noīrēts. Un es pēc tam gāju un tajā viesnīcā, kur bija tas pasākums, kur mēs tur bijām, es ņēmu brokastis atsevišķi, nu, tā kā pirku brokastis. Tāpēc, nu, man tomēr gribās, ka tās brokastis ir, ka es no rīta varu iedzert normālu kafiju, man tas ir vajadzīgs, tāpēc mēs meklējām viesnīcu ar brokastīm, kas šeit ir. Jā, tad tur arī ir iespējams uzreiz apdrošināšanu paņemt, un platformā ir iespējams arī telefona karti nopirkt, lai jums nav ar internetu problēmas, tad, kad jūs esat aizbraukuši kaut kur ārpus savas valsts, jūs varat Tagad šādi. rādās mans ekrāns atkal, ja? Jā, rādās. Tā tad es izvēlējos sevi, tad izvēlējos divas gultas, nezinu, mums nav leita raivals, mums nav, tas pārējais mums nav īsti svarīgi, man liekas. Divos mēs ielidojam. Man liekas, Jā. ar diviem vai trijiem apmēram tādā laikā mēs tur varam ierasties. Mēs te varam uzspiest, ka viņš ir refundable, bet mēs zinām, ka mēs tajos datumos būsim, mums tas nav nepieciešams. Mēs vēl varam veselības apdrošināšanu paņemt, ja mēs vēlamies. Man ir pašai par sevi. Un, nu, tā kā esam nolēmuši, ka tur nevajag tās apdrošināšanas. Un te es varu lojalitātes punktus. 19, nebija 53. Es tagad esmu tajā, kur es pa divi cilvēki maksāju, skaidrs. Nu jā, te viņš uzreiz, bet man ir izdevīgāk ņemt otru. Nu tad ņem otru. Man ir izdevīgāk ņemt, kur mēs ņemam četrus cilvēkus, jo tad man sanāk lojalitātes punktus vairāk noņemt nost. Nu tad ņem otru. Tad mums ņemam buk. Te atkal es noslēgšu, jo man jāizvēlās ar sevi. Noslēdzu nost, tāpēc, ka te man rādās mana mājas adrese, tāpēc es noslēdzu nost. Tā. Tagad var atkal uzlikt atpakaļ. Un es noslēgšu vēl pašās beigās nost, jo tur parādīsies arī rezervācijas numurs. Tā kā es negribu, lai kāds cits izmanto mūsu rezervācijas numuru, es vienkārši nerādīšu jums to. Nu, estimate time. Viss jau ir īstenībā pavisam vienkārši, nav nekas sarežģīts. Izvēlies, ko tu vēlies. Vēl viena ļoti svarīga lietiņa. Jūs redzat, te ir karte, ja? Un te ir kripto. Man liekas, šī ir vienīgā platforma, kas ļauj norēķināties ar kriptovalūtu saistībā ar viesnīcām, ar, nezinu, lidmašīnas biļetēm, droši vien autonomām. Tik sīk smalki es nezinu, bet es zinu, ka viņi ļauj norēķināties ar kripto viesnīcas rezervējot. Un es domāju, ka tas ir kripto cilvēkiem diezgan svarīgi, ka viņiem nav jāpārmet uz savu bankas kontu, nu tā kā uz karti, ka viņi var vienkārši no kripto maciņa, ka tur nav jāveic nekādas vēl papildus darbības. Man liekas, tas ir svarīgi, jo man pašai ir kriptovalūta un te var norēķināties ar stablecoiniem. Neko var redzēt visus stablecoins. Kā tu agri domā, tas ir svarīgi vai tas nav Tas ir svarīgi? superīgi, tas ir fantastiski. Tātad te ir, princips ir tāds, ka, piemēram, tu izvēlies to savu maciņu. Man bija šī tagad baila ar veikt šīs visas darbības, jo pagājušajā man nobloķēja, man liekas, Bet tas tu skaties, nebija. tu tagad atkal par daudz jau aizplūst. Mēs to pagājušajā reizē jau baigi forši izrunājām, kad kripto, tad ar kripto viss skaidrs. Ejam Jā, tālāk var savādāk. norēķināties. Tev laiks arī tur ir ierobežots tam te rezervācijai. Īstenībā, jā, es vēl varu, vēl 8 minūtes vēl varu. Tā, rekur ir man karta pievienota, te es piekrītu ar Apple Pay var arī norēķināties, un kas tur vēl bija, man liekas, vēl kaut kāds bija. Kāpēc man liekas, ka PayPal vai tik arī nebija, bet viņš nerādās, tā tad laikam nav. Piekrītam visam, complete booking. Nezinu, kas te rādīsies. Man vienkārši bail, ka kaut kur parādīsies, kad tas numurs. Tad Bet, ņem nost jau uzreiz. nu labi, tad es noņemšu nost. Jo, zin kā, mēs gribam, lai tas video paliek apritē. Nu jā, te man jāvada visi savējie bankas ir. Nu tad ved. Jo pagājušais bija šī pa daudz parādīt, tur gan savus ēpastus, gan tādas lietas. Jā, un Tāpēc, tāpēc mēs viņu izdzēsām. tāpēc mēs viņu izņēmām, jā, jo, nu, tomēr drošība ir pirmajā vietā.
Viens ir tas, ka mēs gribam parādīt, bet jāparāda gudri, lai mēs paši sevi beigās neaplaupītu, teiksim tā. Tātad šajā gadījumā tiek demonstrēta viesnīcas rezervācija, bet te ir kolosālākās iespējas. Piemēram, ja jūs gribat ceļot lielāks cilvēku skaits, ir The Club, kas konkrēti ir mūsu kluba piedāvājumi, kur var kolosāli daudzumu ar lojalitātes punktiem norakstīt, un galu galā jums tā rezervācija ir, teiksim, tā, kas maksā bookingā kaut kādus tur 2, 3 tūkstošus, jūs par viņu samaksāsiet kaut kādus 500. Bet es Tad, zinu, ka es neizdarīju, man viss ir kārtībā, norezervējies. nu, Es neuzspiedu lojalitātes punktus, lai noņem. Sandija! Tā ir mana kļūda, ko Bet tas es. ir tāpēc, ka tu nevis koncentrējies uz rezervāciju, bet uz to, ko citiem stāsti. Nu, labi, bet nu, arī šādas lietas ir jāpastāsta, ka, nu, jābūt ir, jāsako līdzi. Nu, tā bija, jā, es tiešām nepasakoju Jo līdzi. lojalitātes punktus mēs varam nopelnīt bez maksas. Kompānija mums viņus vienkārši dāvina. Un, ja mēs viņu norēķinām nost, tad sanāk, ka mūsu cena ir vēl -53. Jā, bet Jā. šajā gadījumā Sandija to palaid garām. Tie punkti jau nekur nepazūd. Viņi Vienkārši nepazūd, viņi viņai man varēja būt vienkārši. lētāka rezervācija. Jā. Jā, viņi man nenoņēmās šeit. Man varēja būt pa, nu, apmēram 45 eiro lētāka rezervācija. Nu, lūk, jūs redzat arī manas neuzmanības kļūdas. Jā, nu, žēl, ka es tā izdarīju, kolēģi. Labi, labi, viss kārtībā. Tāpat mēs esam ietaupījuši mega. Ja es samaksāju $619, mēs esam ietaupījuši, es pagaidu tūlīt noslēgšu, lai neredz to manu rezervāciju. Tātad es samaksāju 619 par to, kas bookingā maksā 1369. Ja es izvēlos šo, tad vēl vairāk. Nu, reko var redzēt. Mhm. 619 eiro. Vairāk arī es jums neko nerādīšu. Rekur var get your eSIM, tā Nu, tā ir telefona karte, var uzreiz nopirkt. telefona karte. Un tad vēl tālāk viņi piedāvā, tad man tur kaut kur jābrauc lejā. Labi, tā tad es samaksāju 619, kamēr bookingā tā pati viesnīca uz to pašu laiku, tām pašām personām ir vienkārši, nu, uz pusi 700 eiro, vai vairāk kā 700 eiro. 750. Nu, tāds ir mūsu izdevīgums šajā platformā. Es taisīšu, turpināšu palēnām arī iemācīties jums pasniegt visu šo platformu, vispār visu šo arī biznesu un ideju. Ar katru dienu arvien vairāk taisīšu arī mazos īsos video un ceļosim un rādīsim un ko vēl agri darīsim. Nu, mēs īstenībā varētu kaut kad iziet cauri vienkārši tai pašai platformai un pastāstīt par tām visām tām featurām, kuras tu tagad mēs vienkārši nevaram rezervāciju taisīt un vienlaicīgi stāstīt piemēram, life experience. Daudz cilvēku vienkārši nesaprot, kas tāds ir. Ja? Parādīt, kas ir lifestyle molā. Citiem cilvēkiem interesē tieši tas, varbūt arī, kāpēc ne. Jo, piemēram, ja mēs skatāmies, to atvērs, piemēram, kaut kādas saules brillītes uzliks, jā, nu tagad, piemēram, nu, jā, vasarā, nu, labi, tur mums nav, mums Latvijas ziema zaļā, bet, nu, piemēram, uzliec vienalga tur brilles, paskaties, un saules brilles, piemēram. Bet tur jau viss kaut kas ir, tur jau varēja palasīt, tur, kādas tur iespējamās apavis, somas, aksesuāri, viss kaut Labi, kas, es viss. domāju, mums tas laiks tāpat ir iegājis diezgan ilgi. Rekursē ir Dar, 70%, nu, paskaties, jā, jā, 68, daram tā, 67. ka mēs izdomāsim mūsu nākošo sarunas tēmu konkrēti. Es domāju, ka sākumā tā tēma būs iepazīstināšana vispār, kas šis travel advantage ir un kā jūs viņu varat izmantot savā labā. Nu, ietaupījumu, es domāju, jūs redzējāt, ko mēs tikko ietaupījām 750 eiro, bija šī laikam vairāk. Ja es būtu savas lojalitātes punktus izdarījis, tad būtu vēl vairāk, bet, nu jā, es atvainojos, tas ir uz manu neuzmanību šoreiz. Um, nu jā, un tad mēs stāstīsim lēnā garā. Domāju, ka mums ir jāstāsta pa īsiem video, jo arī šis jau ir pa garu. Ka Šis ir garš, jā. Šis ir pa cilvēki garu. daudz negrib klausīties, mums ir jāietilpst vismaz 20, 30 minūtēs.
Un, Ne, nu, tie, kuri ceļo un kuriem tas ir interesanti, tie varbūt arī noklausīsies un arī noskatīsies. Jā. Bet tie, kuri tikai uzmet aci, viņiem tas pagaru ir. Jā. jā, tāpēc taisīsim īsākus, bet tiem, kuriem interesē, lūdzu rakstat un nebaidieties rakstīt, jo es pateikšu godīgi, šis šobrīd būs mans full-time job. Un, nu, ja neskaita bērnus, protams, jo tas arī ir full-time job. Jūs varat teikt, ko gribat, tas ir full-time job, tas nav, tas ir reāls darbs. Un noteikti tiekamies ceļojumos, vai ne? Jā, tiekamies. Tiekamies, braucam, skatāmies ļoti daudz piedāvājumu. Dek labi ir Spānija, Francija, Itālija, Portugāle, tie, kas mums tepat Eiropā ir. Un, taču, ja cilvēks patiesībā tieši tikai tāpēc, ka viņš nevar atļauties, nav bijis tajās valstīs, tad šajā platformā, šajā klubā viņš to varēs atļauties. Jā. Labi, pagaidām es teikšu tā. Labi, čau! Čau, Čau! čau!